Mans mērķis ir vienmēr bijis skaidrs – valsts attīstība, cilvēku labklājība un drošība. Lai mūsu bērni novērtētu savas mājas, savu valsti, Latviju. Partijas un koalīcijas mainās, bet Latvija paliek. Mūsu cilvēki paliek šeit. Šobrīd politiskā greizsirdība un šauras partiju intereses ir ņēmušas virsroku pār atbildību. Redzot spēcīgu profesionālu kandidātu aizsardzības ministra amatam, politiskie tukšrunātāji izvēlējās nevis risinājumu, bet krīzi, valdības krīzi. Tāpēc es paziņoju, ka atkāpjos no ministra prezidenta amata. Tas nav viegls lēmums, bet tas ir godīgs lēmums šajā situācijā. Es atkāpjos, bet es nepadodos, un es neaizeju. Solījums, kurus esmu devusi Latvijas cilvēkiem, visiem, ar kuriem mēs kopā Doma laukumā aizstāvējām Eiropas vērtības, es un jaunā vienotība turpināsim pildīt. Mana prioritāte paliek nemainīga – Latvijas drošība, cilvēku labklājība un arī mūsu kopīga valsts nākotne. Paldies jums, paldies par darbu kopā, lai Dievs svētī Latviju!